Es satiku kādu dāmu, kur nāca pie manis uz elpošanas sesijām, kur bija ļoti iestrēgusi savā darba vietā, kurā strādāja jau vairākus gadus. Viņa patiešām jutās ļoti nomākta, ļoti tāda pat depresīva un visu laiku uz tādas raudāšanas robežas. Un viņa teica, cik ļoti viņai patīk tas, ko viņa dara, bet viņai nepatīk vieta un veids, kā viņa var izpausties tur. Un mēs uzsākām sadarbību. Gada laikā viņa ir nomainījusi darbu, un to izdarījusi ļoti harmoniski. Mēs to darījām ļoti gudri. Un tā bija īpašā pieeja, kā es veidoju attiecības ar cilvēku, kad viņš ir nokļūst tādā situācijā, kad tiešām jauna darba meklējumi var sagādāt raizes, uztraukumu, nemieru vai neziņu, kā man rīkoties, kā būs. Un mēs kopā izstrādājām programmu un plānu, patiesībā, kā viņai aiziet no darba gudri. Tad, kā viņai izbaudīt laiku, kad viņa dod laiku sev, kas notiek tad. Un kā viņai meklēt jaunu darbu. Un tas, ka viņa varēs strādāt savā sapņu darba vietā ne Latvijā, bet Barcelonā, tas ir tāds brīnumstāsts. Taču tādi stāsti notiek tajā brīdī, kad mēs uzticamies. Mēs uzticamies kādam skolotājam, kādam gudrākajam, kādam mentoram tajā jomā, kur mēs neesam tik gudri. Mēs katrs esam speciālisti un eksperti savā jautājumā. Tāpēc es izbaudu savu dienu tajos mirkļos, kad es varu atbalstīt cilvēku. Un tagad ir pagājis gads, ir decembris, un viņai ir jauns līgums kabatā. Un viņa tiešām ir starojoša, mirdzoša, un viņa staigā un stāsta savu burvju stāstu, viņa to sauc par burvju stāstu, savu stāstu, ka tā ir brīnum tāda situācija. Es nevaru nepiekrist, ja citiem vārdiem sakot, es piekrītu, un mēs to izdarījām kopā. Tāpēc man ir piedāvājums, šeit ir links, kurā apskaties. Karjeras kompass ir platforma, kurā tev ir iespēja ienākt jau šajā brīdī un uzzināt intervijas, iedvesmojošus stāstus, kā cilvēki stāsta savu pieredzi, kā viņi ir mainījuši darbu vai ieguvuši darbu, vai arī kāda viņa eksperti šobrīd ir. Un no 16. janvāra mēs sāksim kopā izaugsmes grupā 2,5 mēnešu garumā līdz marta beigām veidot savus brīnumstāstus. Ja tev interesē, skaties šo linku un tiekamies Karjeras kompasā.